Tu neesi pasaules naba, tu neesi visi centrs un visi par tevi nedomā. Es pirmo reizi kaut ko vispār šitādu dzirdu. Par 20 eiro veikalā var nopirkt maizi, pienu un vilšanu. Mēs tiekamies rētu, bet, kad tiekamies, nododam līdz rīt. Laikam savas ilgas pēc kaut kādas nepiepildītas seksuālas fantāzijas. Es jums izstāstīšu vienu ļoti sliktu prikoliņu. Gribat? Un ne tāpēc, ka jūs gribētu zināt kaut ko, ne tāpēc, ka jūs man prasiet. Nevar atrast vīru, ko darīt. Neko! Varbūt tas ir labākais, kas ar tevi ir noticis. Podkāstu Kā es piedāvā Big Bang. Dargie kāzviesi, jūs neesat nekāda kāzviesi. Jūs esat podkāsta Kā es klausītāji, un es jūs sveicu šajā brīnišķīgajā jūlija dienā, kurā mēs esam pārdzīvojuši atkal rudeni, atkal pavasari, atkal pilnīgi visus gada laikus. Vienkārši ir kā vasara, bet faktiski nav vasaras. Ko mums ar to darīt? Neko prieciet acis gleznās, izstādēs, koncertos, izlikties, ka viss ir kārtībā. Vienkārši turpināt tuntulēties, turpināt gaidīt vasaru, jo visa latvieša dzīve ir vasaras gaidīšana. Es jums izstāstīšu vienu ļoti sliktu prikoliņu. Gribat? Šis podkāsts jau vienreiz ir ierakstīts, bet ziniet, kas ir? Viņš ir blūrā, kārtīgi skaisti un forši. Tur notiek tiešām brīnišķīgi pasākumi. Tur bija komponistam Kārlim Lācim veltīts koncerts, tur dažādi pianistu koncerti un Ilze Pila. Un es neesmu pie tā vainīga, vai ne? Viņš ir blūrā, tāpēc rakstu viņu vēlreiz, un tāpēc es domāju, ārprāts labi, man neko nevajag, Un tad es domāju, nē, kosmos mani pārbauda, cik ļoti es gribu izlaist šo epizodu, un varbūt iepriekšējā reizē, pirmajā reizē, kad tas ir blūrā, es kaut ko esmu pateikusi ne tā, kas kosmosam nepatīk, varbūt es nebiju pārāk atklāt, varbūt es biju pārāk atklāt. Es nezinu, kā sanāk šoreiz, bet jūs jau zināt. No A līdz Z mēs laižam kopā ar Big Bang. Lielas paldies, Big Bang, atbalstāt mani un atbalstāt Kā es podkāsta tapšanu, un jūs klausītāji arī neesiet, kā saka, neesiet tā kā nelīdzdalībnieki, subscribe jāspiež, jālaiko, jāraksta komentāri, viss kaut kas foršs var gadīties, un ja jūs ieiesiet www.bigbang.lv, tad jūs sapratīsiet, cik viegli var tikt pie vēl viena konta, kaut kā gudrāk izturēties ar savām finansēm. Bet, ziniet, es šajā reizē jums visu paskaidrošu, Un ne tāpēc, ka jūs gribētu zināt kaut ko, ne tāpēc, ka jūs man prasiet, bet tāpēc, ka man ir iekšēja vajadzība jums paskaidrot lietas, kādas tās ir. Un ziniet, kāpēc mums, piemēram, nav modernās mākslas muzeja? Tāpēc, ka mēs nesaprotam pamata lietas par moderno mākslu, mēs nesaprotam terminoloģiju. Ziniet, kāpēc finanšu pratība mums ir tāda so līmenī? Tāpēc, ka mēs nezinām terminoloģiju, mēs nezinām pamata lietas finansēs. Es jums pilnīgi visu paskaidrošu. Šajā podkāstā kultūras ūglis būs nenormāli trekns un milzīgs. Es runāšu par Rīga Contemporary mākslas izstādi, par karnevālu koncertu Meža parkā. Es runāšu arī par Gundagas Dūdumas gleznu atklāšanu Beņamiņu namā. Es runāšu arī par Olu, par kultūrvietu Olu, kur atklāja Kristīnas Luīzes Avotiņas gleznu izstādi. Tā kā es saprotu, treknums, nenormāls. Bet podkāsta noslēgumā, palieciet ar mani, mēs risināsim problēmas. Latviešu nacionālais sporta veids ir risināt citu cilvēku problēmas. Un kāpēc, lai es nedarītu to kopā ar jums? Bet sāksim mēs ar kultūras sūkli. Sāksimies ar recenziju. Tātad es biju Meža parkā, Zaļajā teātrī, un, ziniet, tā bija labākā doma šovasar iespējams. Tā bija labākā doma pasaulē, bija koncerta nosaukums, bet labākā doma tajā vakarā noteikti bija atrasties tur, tāpēc, ka koncerts bija absolūti brīnišķīgs, gribas kliegt bravo no sākuma līdz galam. Protams, es kā latvieti piefiksēju arī dažus mīnus, par kuriem es vēlos šeit parunāties, bet no sākuma es runāšu tikai par plusiem. Tātad, scenogrāfija 10, skatuve drosmīga, skaista, izcila, forši elementi, dejotāju skatuves, jauni čaļi, brīnišķīgi čaļi, izcila mūzika. Viss tas kopums, man liekas, karnevāla jūta ir kaut kādā tādā super labā vietā, vecumā, un albums ir ārkārtīgi tekstuāli, muzikāli bagāts, trekns, labs, garšīgs, tāds, ko tur klausīties atkal un atkal. Un galu beigās viņi nav tie pēdējie, kas uztaisīja kolabu ar Fiņķi, viņi jau tur nedaudz iepriekš ātrāk. Mēs bijām ar draudzenēm, un mēs nospriedām, ka mums vienlīdz labi patīk kā tēvs, tā dēli, vienkārši tāds vecums mums tagad. Bet, ziniet, runāt par tiem mīnusiem, bija tā, kad koncertu sāka Roberts Vanaks ar tādu frāzi, kā redzu šeit pāris dekādes padzīvojušus cilvēkus. Bāc.
Tā nedrīkst runāt. Kā tu man liekas justies? Labi, ka man ar humoru viss ir kārtībā, ja? Bet labi, ka šito mirklīt, ja? Man blāks izglāba viena dāma, teica, ka man likās, ka viņš teica, redzu pāris dekrētus pārdzīvojušus cilvēkus. Un mēs sākām smieties, ja? Nu, ar tekstiem viņiem gāja smagi un pilnīgi visiem mūziķiem, kas ir tā kā runā uz skatuves, nu viņiem ir jāuzraksta kādi 5-10 teikumi ar jēgu, ja? Un tā lapiņa jānoliek priekšā, un tad jāsaprot, ko tu vēlies pateikt tā publikai, ja? Instagram tekstus tā kā būsim klātesoši, esam šeit un tagad. Nu, tos varbūt tā kā nē, varbūt kaut ko par savu grupu atklāt, kaut ko par albuma tapšanas procesu, varbūt par sajūtām, kas tevi piemeklē šobrīd esot uz skatuves un satiekot to savu klausītāju, jo tas, piemēram, Karnevāla Youth bija lielākais koncerts Karnevāla Youth vēsturē. Vēl vienu akmentiņu es iemetīšu mārketinga dārziņā, tāpēc, ka pēdējās dienās, viņi nav pirmie un nav vienīgie, un tas nav nebūtu tikai par viņiem. Pēkšņi visu laiku tikai posto, ka būs tas koncerts Zaļajā teātrī, un tas nedaudz liek izskatīties izmisušiem, ne? Bet ne mūzika, ne viņi paši nav to pelnījuši, bet menedžmentam bija visas biļetes jāpārdod jau maijā. Uz izlaidumiem, uz vēl kaut ko jāizmanto vidas reklāmu, vēl kaut kas, lai gluži nav tā, ka tu ej Instagramā un tu saproti, ka ārprāts, man jāiet uz to koncertu, vai ne? Un tas liek izskatīties nedaudz tāpēc menedžmentam es nezinu, ja? Tur bija šķiet jāpadomā. Uz priekšu, kādu komandu piesaistīt, lai gadījumā nav tādas situācijas, un tomēr arī kaut kā vairāk komunicēt, vairāk stāstīt par koncertu, par to, kas tur būs, kas norisināsies un tā. Bet, koncerts bija absolūti brīnišķīgs, paldies, liels Karnevāla, jo tā bija labākā doma man tur būt. Un starp citu, ziniet, ja mums sākumā likās, ka mums tur tie dēli patīk viņa līdz labi un tēvs, tu beigās, salto uzmet Roberts Vanaks un turpināja spēlēt klavierus. Tas ir līmenis, tāpēc beigās mēs tā kā nolēmām, ka Roberta Vanaka būtu ārkārtīga laba ballīte, bet, mēs devāmies mājās pie saviem vīriem bērniem un atstājām, kā saka, to visu tikai domājumās daļās, ja tā būtu bijis labākā doma pasaulē. Ejam tālāk. Riga Contemporary izstāde norisinājās no 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā. Un es biju viena no tām apdulusīm bietēm, otra bija Gundaga Skudriņa, kas jau 2. jūlija rītā devās Hanzas peronu, tā ka tur vēl neviens nebija gatavs mūs uzņemt. Bet mūs tas netraucēja, ja mēs paņirdzām, pataisījām storijas un atgriezāmies tās pašas dienas vakarā, kad izstāde tomēr tika atvērta. Jāsaka tā, ka Riga Contemporary ir startautiska laikmetīgās mākslas mēse. Tā norisinājās jau 2. reizi, un tas ir ļoti liels notikums mums. Un man liekas, ka mums ir jāuzsauc bravo Kim un visai komandai, ka šo organizē, jo iedomājieties, pie mums notiek kaut kas tāds, kas pulcē pirmkārt 40 galerijas, ja, 15 valstīm, vairāk nekā 100 mākslinieku darbu. Tas tiešām ir kaut kas brīnišķīgs, skaists. Un apskatot šo mesi un izvēlētās galerijas, man gribējās ar lepnumu tomēr uzsist mūsu galerijām uz pleca un mūsu māksliniekiem uz pleca. Mēs esam baigā līmenī, mēs esam foršā vietā. Un man bija ļoti interesanti paskatīties arī citus darbus, bet ziniet, katrs sevis cienoši, es nezinu, kas. Instagram lietotājs bija nofotografējis to vienu objektu, kas atgādināja vīriešu fallu, ja, tāda milzīga, tāda melna šļauka ar krāniņu tā kā uzgalgalā. Es nezinu, kāpēc latviešu sievietēm, kas tajā Instagramā ir tāda tieksme izvietot, laikam savas ilgas pēc kaut kādas nepiepildītas seksuālas fantāzijas. Es nezinu, protams, varbūt tā nav. Man visvairāk uzrunāja Parīzes galerijas darbi, kur bija tādi spoguļi, un tā bija tāda imersīva pieredze. Un tagad tu tā Kristīna beidz spridzīt tās gudrības, un es tam saku, ok, labi, padzeršos akvīlas ūdeni skaistajā stikla pudelītē un pastāstīšu jums dažus terminus no laikmetīgās mākslas. Ja? Tā kā es runāju, mums jāzina par terminiem, lai mēs varētu iet uz gleznu izstādēm, mums kaut kas bišķi vairāk ir jāsaprot. Redziet, kā es saskaņoju pudelīti ar kleitu. Ja? Tie, kas klausās Spotify un neskatās, obligāti šo vietu noskatieties. Jo tiešām, daudz saka, tu tik ātri runā, un es nekad nedzeru. Man vajadzētu sākt dzert podkāsta laikā. Lūk. Tātad, kas tad tas ir tas imersīvs vārdiņš, ja, pie kā jūs tad uzkārāties un domājat, pārslēgšu tās pārgudrības, man šis nav vajadzīgs. Ir jums vajadzīgs. Es jums izstāstīšu vienkārši mirstīgo, normālo cilvēku valodā, kas ir imersīvs. Tas ir tad, kad tu nevis skaties uz mākslu, bet māksla sāk skatīties uz tevi, ja. Tu iet tā kā telpā, apkārt miglas, skaņas, garšas, tur kaut kas visu kūp projekcijas, un pēc 15 minūtēm tu nesaproti, vai tu esi izstādē, vai vienkārši nokļuvis kāda sveša cilvēka sapnī, ja. Vēl viens tāds vārdiņš, ko bieži dzirdam, ja, instalācija. Kas pie velna ir instalācija? Nesatraucies, traucies. Tas ir mākslas darbs, kas parasti sastāv no lietām, kuras tu savā pagrabā, piemēram, nosaukt par krāmiem, ja? Bet instalācija, ja kāds kurators to ir salicis un izveidojis no tā, vai mākslinieks tādu dziļu refleksiju par mūsdienu sabiedrību, jo vairāk tu nesaproti, kas tur ir,
jo dārgāk tas izskatās, jo labāka tā instalācija. Tālāk, kurators. Ja es tikko pieminēju tādu vārdu, jūs tā kā, kas ir tas kurators, arī visu laiku dzirdu. Kurators, tas ir cilvēks, kurš zina, kāpēc pie griestiem karājas 3 kartupeļi, fonā skan vaļu dziesmas, un ja kuratora nebūtu, ja, tad pusi apmeklētāji domātu, ka tā izstāde vēl tiek iekārtota, nekas te vēl nav noticis. Ja. Tad kurators, ja, viņš saprot, un viņš māk tev iedot to fišku, kāpēc viss ir tieši tā, kā tas ir. Kas ir laikmetīgā māksla pie velna? Tā ir māksla, kas uzdod jautājumus biežāk nekā dod atbildes. Ja tu kā skaties, kas tas ir, un tas viss ir pareizi, tā laikmetīgā māksla. Un ja pēc izstādes tu ej mājās domā, kas tikko notika, tad ļoti iespējams tā bija laikmetīgā māksla. Nu, es jūs nepārsātināšu ar šiem terminiem. Mēs lēnām mācīsimies tāpat kā skolā. Mēs vienā stundā neizņemsim visu terminoloģiju. Ja? Vienkārši mākslas kritiķis noslēgumā, lai jums ir tāda garšīga sajūta. Tas ir cilvēks, kurš spēj uzrakstīt 4 lapas puses par baltu punktu uz balta audekla un pārliecināt tevi, ka patiesībā tu skaties uz mūsdienu sabiedrības vientulības manifestu. Vai ne? Tātad es ceru, ka jums patīk, ja? Un tagad mēs ejam tālāk iekšā izstādēs 2 brīnišķīgas dāmas, man liekas, vienas no košākajām dāmām, kādas latviešu mākslā vien ir. Un turpinājumā es runāšu par vienu no tām, Kristīna Luīza Avotiņa, mākslas telpā Ola, kas atrodas Ķīpselā, un ir Ilzes un Ulda Pīlēna, es gribētu teikt, gara darbs. Atklāja savu izstādi Spēka avots. Par Olu tas ir privāts mākslas fonds un kultūras dzīves stila telpa, kas apvieno mākslu, mūziku, arhitektūru. Tā rakstīts viņa mājaslapā. Starp citu, ēka ļoti skaisti, tur noteikti vērts aizdoties vienkārši tie tādas arhitektoniskas pieredzes dēļ. 2022. gadā viņa saņēma balvu arī par gada labāko būvi Latvijā, manuprāt. Un no 4. jūlija tātad tur būs apskatāms Spēka avots. Ieiet mājaslapā, paskatieties, kad tā izstāde ir atvērta, jo tas nav tāds muzejs, random muzejs, kas atvērts katru dienu, tur tomēr ir kaut kāda darba laika, iespējams, ka vajag pieteikties, un iespējams, ka ir kaut kāda apmeklējuma maksa. Manuprāt, ka es skatījos, kaut kādām izstādēm bija 10 eiro, bet varbūt es kļūdos, varbūt šī izstāde ir bez maksas, bet pārliecinieties paši. Par Kristīnu Luīzu Avotiņu, ko es varu teikt? Es sekoju viņai vairāk kā 10 gadu, esmu bijusi vismaz 3 viņas personāla izstāžu atvēršanās, un arī šī izstāde mani aizgrāba viņas krāsu izvēles, viņas drosme, un viņai ir tāds ļoti īpašs rokraksts, kas vai nu patīk vai nepatīk, bet kā mēs jau zinām, tā viņas māksla un viņas izpausme kļūst par tādu daļu no popkultūras, vai ne? Gan uz tramvajiem, gan uz konvektēm, gan ar laimi viņa sadarbojas, viņa ir vis kaut kur, un kaut kas tajā ļoti skaists, pat galdauts tev varbūt no viņas, pat kleitas, man vairākas ir viņas gleznām. Un šī izstāde Spēka avots ir kaut kas varbūt klusāks, lai arī toņos tikpat spilgts, bet kaut kas klusāks un intīmāks, tāpēc, ka viņa aicina ieskatīties tajā skaistumā, tajā spēkā, kas ir tev apkārt, kas ir vienkārši ziedā, kas stāv tev uz galda, vāzē, kur viņi sāk gleznot un jūt ar vien lielāku prieku un piesātinājumu un spēku sevi ieplūstam no kaut kādām ļoti vienkāršām lietām. Ļoti skaisti izstāde. Un kas man vēl patīk, viņai ir tāda Venēcijas tēma, un viņai ir šie leopardu kaķi, kas iet cauri viņas darbiem, un arvien vairāk šeit ir ziedu motīvs, un arī savai meitai Lizalotē viņa ir atļaujusi pielikt pirkstu pie, starp citu, manas mīļākās gleznas, kas izrādījās, ja, jo es parasti tā apskatos, ja, apskatot gleznas, un es nelasu aprakstus, nelasu neko, un tikai pēc tam 2., 3. aplī sāku iedzināties, ko tā mākslinieks man ir gribējis tur pateikt, vai kā viņš to nosauc, un man mīļākā glezna ir šī brūnganā, kur ir arī Lizalotas pirksts pielikts, un tas tieši saucās Spēka avots. Ja es gribētu mājās gleznu, es ņemtu to. Nu, lūk, ko vēl par viņu var pateikt? Jā, viņa ir teikusi tā, ka kamēr gleznoju, izjūtu gandrību par katru uzgleznoto ziedu, likās, ka katrs no tiem ir kā neliela atsevišķa pasaule. Nu, redz, mūsu uzdevums ir skatīt to spēku mazās lietās, kas mums ir apkārt. Un noslēgšu šis kultūras sūli, kā jau es jums solīju, trakni, bezgalīgi trakni. Man bija tas gods, prieks, un tiešām tas bija super, kā Gundaga Dūduma mani uzrunāja vadīt un atklāt viņas izstādi, kas tika atklāta arī pagājušā nedēļā ar nosaukumu Joy, jeb prieks. Un, ziniet, Gundaga Dūduma, es ar viņu iepazinos, ar viņas darbiem faktiski iepazinos, vadot Federa klīnikas atvēršanu pirms gada, un es tieši staigāju vadot šo pasākumu, pēc tam kaut kādā brīdī skatos tām gleznām, es domāju, ārpēc, kad es izaugšu liela, es gribētu mājās viņas gleznu un vadu šo Federa klīnikas atvēršanu, un tad beigās iepazīstos ar mākslinieci, un tā kā kautrīgi uzprast, cik maksā tie darbi, un tā. Un paiet gads, un viņa man zvana, un viņa man saka, Kristīna,
Es skatījos, kā tu vadi pasākumu, domāju, ka kad es izaugšu lielu, viņa tā neteica, bet tagad kad mūsu pasākums gribētu, ka tu viņu vādi un mēs kaut kā tā satikāmies. Mēs vienotru nepazīstam, bet kaut kā viņa zīmē tādas garas kājas, tādas spilgtas sievietes, to sekspīlu, kaislību. Viņa tā mīl dzīvi caur saviem ikriem, caur savām krāsām, caur faktūrām, caur dzintariem, caur briliantiem, caur dimantiem, caur pilnīgi visu to, kas ir viņas darbos. Jā, nu man jāsaka, es viņu jūtu, viņa sajūta mani arī, un mēs tikāmies Beņemiņu namā, kas arī ļoti skaisti, Līva Jaunozole. Līves Jaunozoles Beņemiņu nama pārvaldības laikā šī ir pirmā izstāde, kas tur norisinājās, un tikai 2 dienas. Mēs nelaimīgie, kas neredzējām, jūs tagad domājat, jā. Bet jūs varat doties uz man pieminēto Federa klīniku, tur var paskatīties darbus, ja varat pārbaudīt sirdi, paskatīties darbus, varat Gundagai privāti uzrakstīt, aiziet aplūkot tos. Izstāde ir brīnišķīga. Tur bija tik daudz prieka, bija tik daudz cilvēku, bija nenormāla forša atmosfēra. Un Beņemiņa nams, kā jūs zināt, ir Beņemiņa kundzes, kas nu pārdeva savu laikrakstu tajā laikā par 1 santīmu vai vēl kaut kā. Viņa kļuva bagāta no tā un uzcēla Beņemiņu namu un izveidoja šo vidi, tai elitei, tai kultūrai, visām tām klaču dāmām, visai tai, kā sakam, lai tas tusiņš visur apkārt, viņi grozās, lai viņi var to visu kontrolēt un priecēt. Un cik ļoti skaistas paralēles var savilkt ar to, ka Līva Jaunozole, kas izveidoja Andelu Mandu, un arī īstenībā no tiem maziem 50 santīmiem, ko sievietes, Latvijas sievietes liek naudiņu Andelē Mandelē, lai tirgot savas jau lietotās drēbes, ir iegādājusies šo namu kopā ar savu dzīvesbiedru un izveidojis tur tādu patiesu kultūras notikumu epicentru, kur notiek gan izstādes, gan žurnāla atvēršanas, un kas tik vēl tur nenotiek, un tur brīnišķīgi atmosfēra, tur ļoti skaisti, un Gundagas dūdums darbi tur vienkārši perfekti ierakstījās. Es ceru, ka jums piedūdoja pilns savs, jums ir gan spēka avots, jums ir gan prieks, gan arī labākā doma pasaulē, šis bija kultūras sūklis, mēs ejam tālāk! Un tagad, kad jūs esat sapratuši, ka jums gribas pilnīgi visas gleznas uz pasaules, aiziet uz pilnīgi visiem koncertiem, jūs nonākat pie kā? Pie tā, ka nauda visur vajadzīga, un tā, nu tas ir tāpēc KS Finanšu pratības ABC sadarbībā ar Big Bank. Nu, es jau jums teicu, ja, ar to naudu ir tā, ka baigi forši, ka viņi ir, baigi forši, ka tu zini, kā panākt, lai viņi tev būtu vairāk. Ja. Man ar naudu ir tādas attiecības, vienkārši absolūti brīnišķīgas attiecības. Ja. Mēs tiekamies rētu, bet kad tiekamies nododam līdz rītam. Ja. Mēs tā kā gāzgrīdā laižam pasākumus, bet es labojos tagad ar Big Banku, Big Bank man palīdz, un tāpēc es sapratu, ka man vajag sākt ar terminoloģiju. Gluži vienkārši, lai cilvēks runā par naudu, kad viņi runā, lai saprastu vispār, ko viņi man stāsta. Tāpēc es arī sagatavoju jums ļoti vienkārši tādu vārdnīcu, ja, finanšu pratības ABC. Tātad sāksim ar vārdiņu aktīvi. Ja? Tas nav sporta veids, jums nav jābūt aktīviem, jāsāk pietupties, klausoties podkāstu. Nē, aktīvi tas nav tavs draugu arī WhatsApp čats. Aktīvi ir viss, kas tev pelna naudu, ja? Vai kādreiz varētu būt vērtīgāks, piemēram, dzīvoklis, akcijas, uzņēmums, trešās ķēdes skapī. Tie nav aktīvi, nē, ja? Labi. Tālāk vārdiņš inflācija. Es ceru, ka jūs pierakstiet inflāciju. Tas ir tas brīdis, kad par 20 eiro veikalā var nopirkt maizi, pienu un vilšanos. Jā, tieši tā ir inflācija. Tāpēc ir vērts padomāt, kā pasargāt naudu. Ja? Dažos kontos, piemēram, pirms inflācijas, kā pasargāt naudu pirms inflācija, to apēd brokastīs. Ja? Elementārākais risinājums būtu turēt naudu konto, kas par atlikumu, piemēram, maksā procents. Big Bank tā ir, ja tu turi naudu, viņi tev 2% gadā maksā par to, ka tā nauda vienkārši čuči. Runājot par norēķinu kontu, arī uzreiz. Kas ir norēķinu konts, ko viņš ar mani izrēķinās? Jā, viņš ar tevi izrēķinās un to ar viņu tāpat. Tā ir vieta, kur dzīvo tava ikdienas nauda. Dažos kontos tā guļ uz dīvāna, skatās seriālus un neceļ klausuli, bet Big Bank kontā, piemēram, ir tā, ka tā strādā un pelna procentus. Ja? Tā pati nauda, tikai tāpat kā cilvēki, viņai ir nedaudz lielākas ambīcijas, ja, par šo dzīvi. Cenrādes, ja. Es gribētu teikt, ka tā ir vienkārši bankas ēdienkarte tikai bez deserta. Ja? Tur var atrast, cik maksā konts, cik maksā kārte, cik maksā pārskaitījumi, citi ikdienas pakalpojumi. Piemēram, Big Bank cenrādī to visu atradīsi bez maksas. Ja? Tur vienkārši tā kā menu, bet paškam menu, jo tev viss bez maksas. Un būs arī deserts, jā, 2% par konta atlikumu. Runājot par investīcijām, ja? Kas ir investīcijas? Tā ir naudas sūtīšana darbā, tavā vietā. Ja? Tu tā kā nedarbā, bet nauda iet darbā. Un dažreiz tā atgriež mājās ar prēmiju, citreiz ar dzīves mācību. Ja? Visādi var gadīties. Noguldījums, kad tu savai naudai pasaki, pasēdi mierīgi un beidz mani provocēt uz spontāniem pirkumiem. Ja? Tas tāda stingra izturēšanās pret naudu. Ja? Diversifikācija. Oh my God. Iedomājieties, tik smags vārds. Vienkārši vecmāmiņas gudrība bija kāda. Neliec visas olas vienā groziņā. Ja groziņš nokritīs, būs jāēd omlete bez variantiem. Ja? Tā ir diversifikācija. Kas ir pasīvie ienākumi?
arī kaut kas bezdarbībā. Ja? Tā ir nauda, kas ienāk arī tad, kad tu guli. Ja vienīgais, kas ienāk, kad tu guli, ir kaķis un uzlec tev uz sejas, tad pie tā tev vēl ir jāpiestrādā. Ja? Tā, kredītreitings. Kredītreitings, ja? Tava finanšu reputācija. Tas nozīmē, ka tā ir bankas versija par to, vai tu esi tas draugs, kuram aizdot naudu, vai arī tu esi tas draugs, kurš pēc frāzes es atdošu vienkārši pazūd uz nezināmiem laikiem. Ja? Kredītkarte. Kredītkarte nav bezmaksas nauda, ja kas, ja? Kredītkarte. Man mamma ir, tā kā tāds iedvesma, finanšu pratībai, ja? Viņai, piemēram, kredītkarte varbūt, liekas, bija kaut kāda brīdi bezmaksas nauda, ja? Bet ne, tā nav bezmaksas nauda, lai gan dažreiz tā liekas. Tā ir kā draugs, kurš izmaksā vakariņas, bet pēc tam atsūta pieprasījumu, ja? Un detalizēta Excel tabulu un bišķi vēl uzrēķina pa virsu, ja? Par to, ka viņš tev ir iedevis naudiņu. Saliktie procenti, tas ir brīnums, ko Einšteinam piedēvēja tā kā 8. pasaules brīnumu. Īsumā procenti pelna procentus. Es zinu, šis ir baigi sarežģīti. Un, ja pacietība būtu cilvēks, tad viņu sauktu par saliktajiem procentiem. Vēl viens vārdiņš - likviditāte. Cik ātri kaut ko var pārvērst naudā. Piemēram, skaidra nauda ir ļoti likvīda, ja? Bet lauku pirts mazāk. Tagad jums nepatiks tas, ko es teikšu. Finanšu drošības spilvens. Tā ir nauda nebaltām dienām. Saprotiet, tas nav ceļojums uz Bali. Tā nav veļas mašīna, kas salūst tieši mēneša beigās un jāremontē un uzreiz sāc tērēt to drošības spilvenu. Nē, tas nav arī jauniem iPhone, tas nav jaunai somiņai kedām. Nē, ja? Budžets. Wow. Budžets, tas ir plāns, ko tu sastādi mēneša sākumā un aizmirsti pēc pirmā volta pasūtījuma. Tikai šoreiz, es šodien esmu pelnījis. Ja? Budžets, ne. Ja ir budžets, tu pie tā pieturies. Ja? Tu tur nesāc tur šilierēt pa labi, pa kreisi. Tu neesi kāds mākslinieks ar dzintara gabaliem un košām krāsām. Budžets ir budžets. Un, secinājums, ja? Kāds varētu būt secinājums pēc visu šī? Mēs vēl tikai sākam, mēs ar Big Bang šo turpināsim, jo mums ir jāsaprot pamatlietas un pamatterminoloģija. Ko jūs teiksiet? Laižam tālāk. Es zinu, jums patiks šī daļa, un šo daļu jums piedāvā MySkin, jo MySkin Kalcija ielā 33 risina jūsu ādas problēmas. Savukārt es risinu jūsu īstās dzīves problēmas. Un šajā gadījumā es nedaru tā, ka es ielīdu tavā dzīvē un pat izdomāju, kā atrisināt to problēmu. Tu man iesūtīji savu problēmu pilnīgi anonīmu, ja? Es šīs anonīmās ailītes izlieku savā Instagramā, un tie, kas pamana, vai ne? Un tie tur ierakstījuši savas problēmas. Sākam, ja? Tātad, es mēģināšu risināt, kā ir un uz vietas, ja? Tātad, bērniņš tagad vai vēlāk, vai vispār ir īstais laiks mazulim? Tātad, pirmkārt, tev ir šis jautājums, tad īstais laiks ir tagad, nav nekāds vēlāk un nav nekāda īstā laika mazulim. Ja tev vispār šis ienāca prātā, tu uzreiz ķer pie pirmā meklē tēvu, vienalga kā, vienalga kur, var visādos veidos, ja? Tagad, tātad tagad. Gribētu izdarīt tik daudz kā Kristīna, bet mans enerģijas līmenis nav atombumba. Tad tavi radinieki ir laimīgi, tu viņiem piezini, pasakiet paldies, ka es neesmu atombumba, saka, jūs visu uzsprāgt. Ticiet man, ik pa laika, tu apkārt šis tas sprāks, tāpēc es slēpjos pagrabā un runāju svešiem cilvēkiem. Vienkārši to drošāk. Tā, man ir problēma izdomāt scenārijus un nevienmēr tos labākos. Tātad darbā kāds ar mani runā savādākā tonī nekā ikdienā viss. Manā galvas drāmā es esmu kaut ko salēdus dēlī, viss ir slikti un principā draud atlaišana. Šausmas, tu pie terapeita jāiet, tā kā es to ir teicis. Visiem jau mums tā, būsim jau godīgi, paši terapeiti arī mokās ar saviem prāta vilcieniem un arī izdomā visneprātīgākās domas un idejas. Vienkārši tev vajag forši zināt, ka tev tā ir, un tad saprast, ka tu neesi pasaules naba, tu neesi visi centrs un visi par tevi nedomā. Saprotiet, viņiem ir sava dzīve, savas problēmas, savas lietas, un tu neesi katra cilvēka epicentrs. Tu esi savas dzīves epicentrs, ja? Tāpēc nedomā, ko citi domā, viņi par tevi visticamāk nedomā. Nevar beigt pirkt visādus loriņus, skaistus blociņus, krūzītes, zeķītes, jau pilna māja. Vienkārši lielāku māju vajag. Kāpēc jāpārstāj pirkt visādus loriņus? Pirmkārt, mēs tikko par finansu pratību runājām. Ja, ja tev budžetā ir iebudžetēta šomēnes 17 blociņi un 14 zeķītes, you go for it. Bet ja tev budžetā tas nav ieplānots, ja? Tad tu nepērc to. Vai arī vienkārši nopērc lielāku māju un pelni vairāk naudas. Tāds ieteikums man būs. Gribu ēst, dzert un būt slaidi vienlaicīgi nenotiek. Ko tu stāsti? Tev vienīgai pasaulē šāda problēma ir. Es pirmo reizi kaut ko vispār šitādu dzirdu.
Es nezinu, tu esi unikāls gadījums, man tev arī jāsūta kaut kāda, vienkārši aiziet pāriet, padzer, vienkārši atslāpst, aiziet pēc tam uzskrien, aiziet uzsportu un ieplāno 3 reizes nedēļā izkustināt savu dimenu tālāk pa mājas slieksnu divānu, un man liekas, viss būs forši. Saprot, visiem nav jābūt pārtieviem, visiem nav jāatbilst kaut kādiem Instagram muļķu standartiem, tā viņi visi mokās, pilnīgi visi, ko jūs skatāties tajā Instagramā, viņi mokās ar resnumu, viņi mokās ar rīšanu, visi tie mūziķi, muzikanti, vai viņš spēlē klavieres, vai viņš dzied, visi mēs mokāmies ar vienām tām pašām lietām. Vienkārši citi saņemas nenormāli un izskatās ārprātīgi seksīgi. Saprotiet? Viņiem tas prasa tādu darbu, ja, ka jūs negribat vispār jums asaras acīs būt dzirdot to, kādu darbu tas prasa. Tā. Nespēju samierināties, ka 16 gadus vecā meita jūtas pieaugusi un tusē riņķī, kā es savos pusauģu gados. Ak, Dievs! Kā saka, pusauģi, es varu relētot, ja? Es varu identificēties ar tevi, ja man ir tāds 12 gadīgs, man gan varbūt nav tāds 16 gadi, bet vispār, zini, man liekas, ka tu esi kraujas malā, man liekas, ka tās ir beigas, man liekas, ka tas ir viss. Faktiski tagad ir 16 gadi, viņi tagad sāk tusēt, viņi tūlīt izvāksies, tad tev ar vīru sāksies tukšās ligzdas sindroms, jūs visticamāk izšķirsieties, jo par to liecina vienkārši statistika Latvijā. Es domāju, ka tas beigu sākums, es domāju, ka tev jāiet pie leduskapa, jāpaņem kādu, nezinu, sviestmaizi jāuzsmērē, jāpadomā, vai vienkārši tas dzīves ritms, viņš tāds ir. Un tas ir baigi skumji, tev vienkārši vajag piezinīt draugiem, pateikt, ka tu vienkārši ir grūti dzīves posmām cauri. Un es ticu, ka atbrauks 5 draudzenes ar minerālu ūdens akvilu pudelēm. Jūs sadzērsieties to minerālu ūdeni? Ar burbuļiem. Un kaut kā šam posmam arī izrulēsiet cauri, tāpat kā es ticu, es izrulēju daudziem dažādiem citiem posmiem cauri. Nevar atrast vīru, ko darīt. Neko! Varbūt tas ir labākais, kas ar tevi ir noticis. Tu to nevari zināt, saproti? Tu to nevari zināt. Varbūt tas, ka tu nevari atrast vīru, ir brīnišķīgi, ir baudpilni, tev tas ir jāizbauda. Varbūt tu vari vienkārši darīt, ko tu gribi, ka tu vienāk prātā. Ko tu darīsi, kad tu atradīsi to vīru? Tā kā čau vīrs. Domāju, ka dzīve būs labāka. Nē, tev tāpat būs jāsadzīvo ar sevi. Paldies, ka skatījāties podkāstu, kā es dzīvoju ar sevi, dzīvoju ar mani. Rakstiet komentārus, subscribojiet, dalieties saviem draugiem ar šo podkāstu. Es tiešām to ļoti novērtēšu, ka mēs augsim, attīstīsimies kopā, ja piedzīvosim ar vien foršākus notikumus un izaicinājumus. Un es ticu, ka nākamajā nedēļā jūs būsiet vienkārši pārlaimīgi, jo vajag, lai tas viss nosēžas. Ziniet, kas? Zvejnieku svētki būs nosēdušies, lampa būs nosēdusies un viena filma vārdā Ielūgums, kas vispār Latvijas šķiršanās statistika varētu pacelt līdz 80%, 100%. Ja? Es par to visu runāšu, un es runāšu vēl par daudzām brīnišķīgām tēmām, kā piemēram apstādījumi. Ja? Es tagad vērtēju apstādījumus, ja? Es kā dārzniece. Paldies, skaties. Bučs, čau. Tavu Kristīnu.